ikdienā mūsu pakalpojumu sniedzēja ikdienā, tas ir servis, veikals un tirdzniecība, tad ikdiena ir, mēs pieņemam mašīnas, mēs defektējam, mēs sūtam rezervdaļas. Līdz ar to, lai būtu efektīvi, mums jābūt ir tādiem, kas ātri izdara, ātri sameklē, kas ir vajadzīgs un pēc labākās cenas, pēc labākā ražotāja. Un tātad, kur mēs tērējam laiku, kur mēs neesam efektīvi servisā, mēs neesam efektīvi uz to, ka mēs šos logus taisam pa vienam, kodu pārkopējam un pie saviem piegādātājiem tā kā meklējam to detaļu, ko var redzēt vienā logā. Un mēs jau esam kādu laiku atpakaļ izdomājuši tādu inovatīvu programmu, kas arī gan priekš mums, gan arī priekš jums, respektīvi, iespējams meklēt. Es kā piemēru tikai parāda pie vairākiem piegādātājiem, ir arī nelikvīdos. Šo rezervdaļu mēs atradām, un tad mēs filtrējam pēc cenas. Kas lielāko, kas mazāko, mēs varam nofiltrēt arī konkrēti ražotāji, piemēram, mēs gribam Ruville, ja. Un mums viņš interesē, arī, ko viņš arī ir. Mēs varam konkrēti piegādātāji, tur, teiksim, piemēram, Renox. Tikai Renox rāda. Un tas ir efektīvi, ja mēs taisam dažādus logus vaļā. Un Latvijā tie var būt 10 logi, 10 dažādi piegādātāji, vismaz, ja ne vairāk, un līdz ar to, kā to visu to cilvēkiem ir jāapvieno prātā, jāuzraksta darba lapā piedāvājums, klientiem jāizvēlās. Efektivitāte, es domāju, tieši rezerves meklēšanā palielinās uz 50% noteikti, un tad pareikinām gada laikā. Tas ir liels laiks, tiek patērēts detaļu meklēšanai, vienkārši pārkopēt kodus un mēģinot apvienot prātā, kas bija pirmajā logā, un kas bija pēdējā logā, un kur tā labākā cena, vai tas labākais piegādātājs, vai tas labākais ražotājs. Atveram best parts, rakstam pieteikumu. Tā kā mēs iegūstam programmu, mēs pirmais sakārtojam piegādātājus, ar vienu no piegādātāju, paņemam piegādātāju, piemēram, autopartneri, ievadam lietotāju vārdu, kas, ja mums ir jau e-komercija pieslēgums, ievadam paroli. Bet, ja nav, tad ir šeit pie info to piegādātāju menedžeru telefonu, kas mums izveidos e-komerciju. Un šeit vadam iekšā savējās rezerves uz pārdošanu, kas noteikti jāsamazina tā iepirkuma cena uz 50%. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir nelikvīdi, kas uzkrājušies noliktavās, ko mēs šeit tā kā galvenokārt gribam redzēt. Var jau vadīt arī tādas preces, kas nav citiem pieejamas, un tad jau nav obligāti jābūt zem iepirkuma cenas, varbūt tad ir vēl lielāka, jo pie tevis ir, citiem nav. Mēs dodam jums demo versiju, noderēt viņu noderēs, jo lietošana ir vienkārša, meklēt atspoguļojas vienā logā.